atzīstos, es šodien braucu no Rīgas, nedaudz tālāk, es braucu no Pārogas, man ir baigais maršruts. Un tad, kad es braucu uz šeit, tas temats, ko Ziedonis uzdeva, godīgi sakot, uz kuru es pieteicos, es domāju ārprāt. Sākumā liekas tik ļoti vienkārši par bērniem un sievietēm grūtniecēm. No vienas puses, kas ir vienkāršāk sieviete grūtniece, jā, bet pēc tam, kad es sāku skatīties materiālu tieši, ja skatās ārpus kaut kādiem klasiskajiem materiāliem par krāsām, tad praktiski šādu materiālu nav. Es nekur neesmu redzējis. Bet man paveicās ar to, varbūt, kad es esmu rakstījis par sievietēm grūtniecēm priekš portālu Mamām un Tētiem LV, un piegāju tam, zināmā mērā, izejot no savas pieredzes. Un tas, ko es stāstīšu, tas ir mans skatījums. Es uzreiz pasaku. Mana pieredze, kā es redzu, ar ko atšķiras sieviete negrūtniece un sievietes grūtniece un vēl pirstīt. Kaut ko tādu savienot, tas ir sākumā vai ārpat, virstat, čauklis. Nepietiek, ka viņa ir grūtniece, bet ka viņai jābūt pirstīt, bet vēl jābūt kaut kādām krāsām, kuras viņai der vai neder. Pa bērniem vēl ir skaidrs, ja? Un tāpēc es domāju, ka mēs varbūt sāksim, tāpēc pēc pamat profesijas esmu pedagogs, ar to, ka man nepatīk vienvirziena informācijas nodošana, tātad principā es domāju, ka es esmu pieredzu strādāt ar auditoriju, mācot vai stāstot informāciju jautājumu un atbilžu veidā. Tāds mēs varbūt pastrādāsim ar jūsu pašu pieredzi, lai jūs saprastu tos pamata principus. Jūs piekrītat, ka jebkurai lietai pamata principi un nav šīs te absolūtās patiesības. Es vienkārši varbūt pastāstīšu jums par pamata principiem, no uz kuriem bāzējoties, jūs varat saprast, kas tad ir veselīgs bērniem, maziem, jāpieņemsim bērniem, maziem, ne maziem, bet visiem to, ko sauc nosacīt pa bērniem. Un kas ir veselīgs un ieteicams, ja tāds vārds ieteicams, ja? Sievietēm grūtniecēm vispār, krāsu ziņā, un pirtī vēl jau vairāk, jo tur nāk klāt citi vēl papildus enerģētika, papildus noteikumi, bet es pasakot, atzīstot sakarā to, ka es neesmu pirtnieks, un es neesmu spērus nevienu sievieti grūtnieci, ja? Tad es vairāk šai lietai piegāju vienkārši no grūtnieces principa, kas ir grūtniece un kas viņai būtu ieteicams vai neieteicams, ja vēl viņa būs pirts vidē, tad vēl pastiprināt, ja? Man jāatvainojās, man vienkārši neesīs veselu un tā tālāk. Tātad, ja mēs runājam vispār par krāsu ietekmi, kā tādu, es domāju, ka mēs sāksim no tā, ka mēs vienkārši parunāsim par pašiem svarīgākajiem pamatprincipiem, jeb jēdzieniem, kas saistīti ar krāsām, un tad mēs parunāsim par to, kādi ir vispārējo krāsu ietekmes principi, un kā šie principi atšķirās varbūt bērniem, jo viņiem ir savādāk nervu sistēma vēl ir attīstībā, vēl nav noformējusies, līdz galam var teikt. Un arī sievietēm grūtnieciem, ja viņas nav vienas, bet viņās vēl aug dzīvība, ja? Teiksim tā, no tāda viedokļa. Tātad, ja es te uzrakstīšu kaut kādus galvenos jēdzienus un sakarā to, ka es vispār godīgi sakot, braucot uz šeit, biju domājis, ka man būs iespēja parādīt jums prezentāciju PowerPointā, jo bez tehnikas nav nekad, es iztikšu tā vēl. Tā kā jūs man atvainojat, ka daļa vizuālās informācijas izpaliek, ja? Rakstīšu, kā un prasīšu. Tātad, kurš no jums vispār ir kādreiz lasījis vai nodarbojies vai pieliesojis krāsas, ziedenošos mūžos? Jā. Bet katram ir sava pieredze un par to nestrīdēties. Tātad. Strīdēties? Nē, te iet runa par to. Nē, tāpēc, ka vienmēr kāds atnāk un cilvēks ar kaut kādu informāciju, tad vienmēr katram cilvēkam ir sava pieredze. Un šī pieredze ir svēta vispār. Ja? Bet kad mēs izvedam cita pieredze, mēs varam vienmēr savā pieredzē kaut ko paņemt to, kas mums der. Tur ir tā ideja. Tā. Šeit ir materiāli, vēl papildus, un ja jūs gribēsiet, es jums varēšu viņus atstāt, ja tur kādas vārdu vai pieturzījumu kļūdas, atvainojiet, ja, materiāli. Tā. Jūs ir pacelsim augstu. Nenolūst. Nē, man praktiski, ja nebūšos.
Tā ir taisnība. Labi, galvenais, ka auditorija redz, jā, tas lēmums tā. Es nestāvēju, es vienkārši Vēl krēslo pusigās. Krēslo savu vēl augstāk. Labi? visu kārtībā. Tātad, ja mēs runājam no dziedniecības viedokļa, tad es parasti vairāk esmu strādājis ar dziednieku auditoriem, tu uzreiz paties jautājums ar to, kādas krāsas, tad arī tie attiecās tas tikpat vārdu svirti, par kādām krāsām mēs varam runāt, lai mēs saprastu tos principus. Ietekmē uz mūsu nervu sistēmu un līdz ar to, par to, kas, teiksim, būtu aktuāli sievietēm, ja viņš ir grūtniecības periodā un kas varētu nelabvēlīgi būt, ja? Es no tāda viedokļa. Bet iesākumā var būt par krāsu iedalījumu. Krāsas pēc savas būtības visas dabā sastopamās krāsas ir pieņemtas sadalīt divās lielās grupās, un tās ir akromātiskās un kromātiskās. Un kromātiskās ir tās, ar kurām vairāk strādā dziednieki. Un ja mēs tātad akromātiskās, es jums vienkārši uzrakstīšu, ar viņām arī var dziedināt, viņas arī ir labas. Bet viņas kaut kā nemīl. Un tad mēs rakstam šajā pusē, pieņemsim rakstu akromātiskās un šajā kromātiskās, un te uzreiz būs sasaistēt čakrām, ja kāds ir noteikti par šīm lietām interesējies, un pie pēršanas tas noteikti parādās. Es jau nezinu, kā parādās, neparādās. Parādās. Viņš aizrāvies ar savām lietām, viņš pat nedzies, es tev reizu muldēt muļķību, bet vienalga. Jautājums. Jā. Jautājums. Ko nozīmē kromātiskās un ko nozīmē? Es jums uzreiz skaidrošu. Jūs uzreiz uz visu atlikušo mūžu atcerēsieties, kā es uzrakstīšu. Es esmu maksimāli vienkārši visu stāstu tātad. Jūs sapratīsiet, kāpēc viņas ir akromātiskās, jo viņam nav kromas, jeb krāsējumības. Tātad, te mums ir tiek uzskatīts melna krāsa, pelēka un balta. Tās ir akromātiskās, bez krāsējumības. Kā tas tiek nosacīts? Balta. Es domāju, tas ir ļoti vienkārši. Tās ir tās, kuras, ja jūs kādreiz lasat vienkārši, lai jūs neapmūstus pie šī jēdiena. Jēdiens nav zinātnisks, bet, ja nezinu, tad vairs nesaprast, kas tur ir, neskaidro šo jēdienu parasti. Bet visas pārējās ir kromātiskās. Nu, tātad kromātiskās mums paliek lielais vairums dabā, tās ir sasaistē ar lielajiem enerģētiskajiem centriem, ja labāk atcerēties, tā ir sarkanā, oranžā, zeltanā. Nu, tas ir tas, kas bija krievu valodājs, kad es nevarēju šīs krāsas atcerēties, es teicu, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, jo man arī tas bija. Filin. Jā, filin, es zinu fazanu. Tas pats Viss ir bucējs, tā, jā. tātad, principā. Tātad tās ir krāsas, ar kurām mēs varam strādāt un operēt. Tātad viņas ir vai nu tādas, vai nu tādas. Bet vairāk dziedniecībā, ja jūs palasat kaut kādus tulkotus darbus, vienalga kādus krievu, amerikāņu, angļu, ja, kas pie mums vairāk ir krievu literatūra, bet labas grāmatas arī, bet arī ir angļu autori tulkotie, tad vairāk strādāt krāsainajām, jeb kromātiskajām, ar sarkanu, teiksim, deltanu, oranžu un tām, kas ir tās 7 varavīksnes krāsas, jo tās var sasaistīt ar lielajiem enerģētiskajiem centriem. Tur ir atbilstība un tur ir cilvēkam loģika, un tur arī pie meditācijām mēs sevi varam papildināt ar šīm krāsām, mēs varam izvēlēties kādu no krāsām un tā tālāk. Tātad, nezinu, kāpēc šīs te baltā, melnā un pelēkā nevisai ir, bet vēl kas ir svarīgi, ja mēs runājam par ietekmēm. Par šīm te kromātiskajām krāsām runājot, mēs tagad parunāsim auditorē. Tad jūs zināt, kuras ir kromātiskās un kuras akromātiskās. Un tad mēs parunāsim par krāsu izjūtām. Jo krāsa izjūtas cilvēkam varētu būt ļoti individuāls. Kaut gan tiek uzskatīts, ka siltās un augstās krāsas cilvēks, kuras krāsas no šīm te kromātiskajām ir siltas, kuras augstas no 7 notrauktēm, tas cilvēks it kā vairumam cilvēki ir vienāda attieksme, bet es to gluži tā neteiktu, jo paskatoties ar redzi dažreiz uz kaut kādu krāsu,
Nu, mēs nevaram pateikt, vai viņai ir pilnīgi silta, vai viņai ir tomēr arī augstās krāsas pieaugums. Šeit ļoti liela atkarībā ir tas, kā krāsa veido savu toni. Ja viņai ir dziļas un tīras tonis, viņa aiziet siltajā krāsā. Ja viņai klāt ir pelēkais vai tumšais vai tas, tad viņa aiziet vēsajā krāsā. Vienu no tā pašām krāsām mēs varam uztaisīt, kad viņa ir gan silta, gan vēsa. Vispār krāsu terapijā ir arī citi principi, tiek uzskatīts viens no principiem, tas, ko jūs zināt, bet ir principi atkarībā no tā, cik, teiksim, sarkanās krāsas satura krāsa, tik viņa ir siltāka, atkarībā no cik zilās. Tātad silts vai augstas ir atkarīgs no sarkanās vai zilās krāsas klātesamības. Tas ir vēl viena versija. Bet ir vēl viena lieta, ko jūs pareizi pateicāt, arī tonis daudz ko nosaka. Tonis, gaišums un piesātinājums arī daudz ko dod. Jūs varat iedomāties, mēs varam iedomāties gaišu zilu, mēs varam iedomāties mazliet tumšāku zilu un tumšu zilu. Un atkarībā no tā, kurā spektra daļā viņi atrodas, mums var būt pilnīgi citas asociācijas, un vispār tad, kad stāsta par zilu krāsu, gaišu zilu, nu, krieviem tie vārdi ir vairāki, kad tur gluboļ, ķom, nu, tur viņiem pārējais vairāk. Latviešiem ir vai nu gaišs zils vai zils, bet tas nav pareizi, jo principā pa starp nāk toņi. Un ziniet, kas ir interesanti, atkarībā no problemātikas, šis tonis var būt tik niansēti derēt kādam cilvēkam. Un kas notiek dziedniecībā? Lai jūs tos principus saprastu. Dziedniekam ir tā, piemēram, agrāk, kad par to, teiksim, nesasaistīja teoriju tāds paradoks, ka mūsu otra cilvēki, kas ir vissvarīgākais krāsu terapijas instruments, visos avotos ārdiem ir rakstīts. Viņi raksta labi apģērbs, ēdiens, interjers, nu, teiksim, arī austrumu medicīnā, Ķīnas medicīnā tie līdzekļi. Bet es vienmēr savās prezentācijās lieku cilvēku pirmā vietā, jo cilvēks ir pats svarīgākais un pats spēcīgākais instruments krāsu terapijas, vispār visu šo krāsu enerģiju nesējums. Un kas notiek? Tad, kad mēs komunicējam ar otru cilvēku, tīpaši apzināti, otram cilvēkam ir paradoxāla spēja paņemt no mums tieši to krāsu un tieši to enerģiju, kas viņam ir vajadzīgs. Viņš kā sūklītis uzsūta. Un tāpēc mums pat tajā brīdī, ja strādāt, teiksim, cilvēks ar cilvēku, tad nav jādomā. Kurā diapazonā vai cik tur nanometri ir tās kaut kāds krāsas vilnis, ja? Savukārt strādājot ar šiem krāsu terapijas līdzekļiem vai iesakot krāsas, kaut vai pirtī vai interjeram, vienalga bērniem, tur grūtnieciem, tur ir problemātika, jo diemžēl, tas ir ļoti grūti prognozējams, kura no krāsām tur varbūt pat pustonis, kāpēc šī krāsa iegūst pavisam citu piesitienu. Pieņemsim, ja krāsa ir tumša, kas ir ievērots, pieņemsim, tumši sarkana ir vienas sajūtas un vispār viņa ir smaga salīdzinoši. Ja viņa sāk palikt gaišāk un uz vidu, ja, viņa paliek vieglāka un patīkamāka. Bet ja viņa ir pilnīgi gaiši sarkana, arī citas sajūtas. Ja iedomājieties tumši sarkana nokrāsotu sieku, trūkni, ja, un spiežu smadzenēm, tīpaši, ja mēs griežus nokrāsojam, tas ir viens no piemēriem, ja. Tātad, diemžēl, nevienmēr cilvēks ir tā aizdomājas. Tas ir tas pats, kas liekas ir tāds sīkums, nu siena, nu interjers, kaut kas tāds. Bet visi šie priekšmeti, kas mums ir apkārt, viņiem ir noteiktas enerģijas nesēji. Un tur nav obligāti vajadzīga siena, pietiek arī ar kaut kādiem interjera elementiem un tam līdzīgām lietām. Pietiek arī kaut kādām ģeometriskām formām vai arī izmēriem, kas uzreiz dod citu efektu. Tad, kāpēc tas ir tik patiesībā it kā vienkārši, un otrs puses ļoti sarežģīti, ja? Kādā ziņā sarežģīti? Kāpēc stāstot par krāsām vispār es sāku šo visu garo runu? Tāpēc, ka cilvēki parasti dara vienu lielu kļūdu, nezinādami visu šīs likumus. Ja mēs gribam pasūtīt ļoti spēcīgi ietekmi, tomēr ir interjera krāsa, un mēs viņās atrodamies. Mēs dzīvojam šajā interjerā, ja mēs, piemēram, pirtiesam 6 stundas, iedomājieties 6 stundas kaut kādās krāsu vidē, ja? Tad tādā gadījumā jautājums, kas šo krāsu vidi veido pārsvarā? Pārsvarā jau diezgan vai mēs paši modelējam šo krāsu vidi. Mēs ejam kur? Mēs ejam pie
arhitekti, mēs ejam pie cilvēka, kas šīs lietas prot, un saka, zini, ko uzmodelē lūdzu, manas telpas krāsu vīdu pārsvarā, vairums cilvēku tā dara. Jo tad nav jādomā, un principā, lai tas izskatītos glītāk, bet ne viss, kas glīts, ir veselīgs, piekrītas. Kātad ieteikums, ja jūs sākam no vienkāršām lietām, nesākam, ka viņas ir grūtniece vai bērni, par to mēs parunāsim, bet sākam no to, ja mēs modelējām krāsu vidi, kas ir reālu lieta, pirtī, tad tas nenozīmē, ka tas ir tikai tur, kur lāva. Viss šī enerģētika sāk darboties jau ar to, ka mēs ienākam pa durvīm iekšā. Tātad tas tāpat kā jebkurā salonā masēšanas vai ko, tur, kur klients gaida ārpusē, viņš jau saņem savu informāciju. Un viņš tiek noskaņots vai nu uz harmoniskām vibrācijām, vai nu viņš sēž un dīdās un nesaprot, kāpēc viņš grib piecelties un iziet no tās telpas. Bet patiesībā telpā ir kaut kas tāds, disharmonisks priekš viņa enerģētikas, ka viņš nevar saprast, kas notiek. Ja? Tātad, ja jūs gribat modelēt savu krāsu vidi, es jums stipri ieteiktu padomāt, ja jūs to modelējat paši priekš sevis, tā pirsti priekš jūs, ja, pieņemsim jūsu ģimenei, es jums ieteiktu tomēr pameditēt tas tāds jēdziens, jā, ieklausīties savās sajūtās un padomāt, kādu jūs gribētu šo vidi. Kāda tiešām jūs tieši gribētu šo vidi, kādu jūs gribētu priekšnamu, kādu jūs gribētu zāli, ja, kādu jūs gribētu savu jaunu? Principā jau tā krāsu vidi, tā ir atšķirīga no šajā brīdī izjūtām, ne? Jā, viennozīmīgi, bet te es stāstu par to, ka katram no mums šīs izjūtas var būt savādākas. Un viena lieta, ja jūs taisat, piemēram, savai ģimenei krāsu vidi, otra lieta, ja jūs taisat, jums ir pirskā biznesu un jūs taisat klientiem. Un runājot par klientiem, te mums uzreiz vajag atrast kaut kādu vidējo aritmētisko, lai tie nabaga cilvēki nejustos tur tā un nedomātu, pēc pirks it kā laba, viss kārtībā, viss skaisti, bet man te nepatīk, ja es nejūtos labi te, ja, pieņemsim. Nu, tā ir tā lieta. Nē, bet vairums cilvēku, diemžēl, sevī nevisai ieklausās. Visvienkāršāk ir uzklausīt cita padomus un rīkoties pēc cita ieteikumiem, jo tad to no sevis noņem atbildību lielā mērā. Ja, piemēram, ja kas, es neesmu tā. Tātad runājot par savu vidi viennozīmīgi, mēs runājam vispār par tām telpām, kas cilvēkam ir svarīgas viņa vidē, dzīvojumā vidē, ja? Tad viennozīmīgi tā ir guļamistaba, jo mēs guļam tur mēs atjaunojam enerģiju, tur mēs dziedinamies, ēdamistaba, jo mēs tur ēdam. Un ja mums ir kabinets, tad arī kabinets, kur mēs strādājam, tur ir mūsu intelektuāli akti. Nu labi, par citām telpām es vēl teiktu viesistaba vēl tā. Protams, arī nevajadzētu klietošos toņos, jā, un kaut kādas citas funkcijas telpas arī savādāk. Tātad arī atkarībā no telpas funkcijas arī tiek piemeklēta krāsa. Bet runājot par koplietošanas kaut kādām telpām tādām, ko jūs taisat priekš biznesu, nu, teiksim, jums ir pirms vienkārši, jūs pirtnieks, jūs tur nodarbojaties ar to, es jums ieteiktu, tas bija tā kā Ulmai laikos, es kaut kad runāju ar tiem arhitektiem, kas ir strādājis Ulmai laikā arhitektiem, viņi teica interesantu lietu, izrādās, ka uz sienām tās krāsas, kuras ir klājuši, viņi ir miksējuši siltās un augstās. Lai, ja mēs skatāmies no šī viedokļa, tad ļoti optimāls krāsa, priekšredzes nero, priekšredzes uztveres, tā ir deltani zaļa, bet tur jābūt pareizam tonim, tādam, lai būtu vienādi, apmēram vienādās proporcijās, viņš ļoti labs, un arī no fizikas viedokļa, ka paskatās no fizikas viedokļa, tas vilnis ir vislabākais priekšredzes uztveres. Tās, teiksim, es esmu redzējis interjerā deltani zaļās, divās vietās, vienai bibliotekā, vienai vienkārši ofise, un ļoti labi. Tiešām viņi nenogurtina, viņi neuzbudina. Jā, vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, runājot par interjeru lietām un krāsām interjerā, nav jābaidās kombinēt. Jo cilvēkiem liekas, ka visām sienām jābūt vienādā krāsā. Nē, tas tā nevienmēr ir. Jūs varat kombinēt, pieņemsim, vienu sienu vienā krāsā, ja tādā, kas jums ir otrs citādākā, ja, tajā krāsā. Jums nav jābaidās no tā, ka jums būs telpā, pieņemsim, 4 krāsainas sienas. Tas ir jūsu izvēle, ja. Tātad, ja jums viena liekas normāli, tādā krāsā, otra tādā,
Lūdzu, jā, tāda tam nav likuma, tur ir tā lieta. Vēl, protams, ir tomēr likums, tas, kas mums visiem ir redzēt, tas ir tas, ka, piemēram, ir krāsas, jo viņas ir tumšākas, viņas patiesi uzsveras smagāk. Un, protams, atšķirībā no tā, kurā augstumā mēs uzliekam attiecīgi, arī, protams, uzsver arī savādāk. Bet tas viss ir grāmatās, teiksim, es to nestāstīšu, ne tas ir svarīgākais. Es stāstīšu varbūt par tām lietām, kuras grāmatās nevar izlasīt. Ja? Tā domāju. Bet tie likumi ir apmēram skaidri, ja, un arī siltās un augstās krāsas cilvēkam pārsvarā dažreiz, ja pajautā, viņiem ir citas asociācijas. Un ir tā, ka mēs skatāmies uz siltu krāsu, un ja patiesībā mums asociēs ar kaut ko augstu, tāpēc, ka cilvēks ir kā uzsveroša sistēma, viņš jūt intuitīvi, un tas ir zemapziņas līmenī. Bet, ja mēs skatāmies tīri no tāda viedokļa zinātniski izpētītā, tad viennozīmīgi es varētu teikt tā, ka siltajām krāsēm ir tendence uzbudināt. Kopumā, ja mēs ņemam no sarkanās līdz zeltenē, viņas vairāk ir uzbudinošas un aktivizējošas. Viņas ir uzbudinošas un aktivizējošas, to jūs droši varat rakstīt. Tas ir tīrās krāsas, jā, es te nerunāju par pieaukumiem, bet tas ir tās, kas skaitās etalonu krāsas, tās, kas reklāmā skaitās tās vidējās intensitātes, es te nerunāju par ļoti gaišām, par ļoti tumšām krāsām. Un tās, kuras ir sākot no zaļās, zilās un violetās, tās skaitās vairāk kā slābinošas. Un nevelti meditācijā šīs te augstās krāsas izmanto pie meditācijām, īpaši violeto, zilo. Viņas ir tādas, viņām ir, teiksim, visām šīm augstajām krāsēm ir tendence palēnināt pulsu, padziļināt elpošanu. Jā, elpošana kļūt dziļāk un retāk un tā tālāk. Cilvēks ieslīdz tajā stāvoklī. Savukārt, jūs siltajām, jūs zināt, ka viņš aktivizē. Un tāpēc ideālais tas, kas tiek uzskatīts, ka jāsauc siltās ar augstajām, jo tā, ka cilvēks atnāk, jebkurš cilvēks, jūs nezināt, vai viņam šīs siltās krāsas ir labvēlīgas, vai viņam tieši ir tāds periods, ka viņam ir pārbagātība. Jo cilvēku organisms pēc būtības ir tā būvēts, ka viņš tiecas uz līdzsvaru. Ja mums apkārtējā vidē ir pārāk daudz siltās krāsas, tad mēs viņas pārstājam uztvert un mums gribās vairāk atrasties augsto krāsu vidē. Tas ir vienkārši izdzīvošanas princips, jo iedomājieties, mēs visu laiku kaut kas būs pārāk aktīvs, pārtiks, var teikt, pārtiktās lampiņas, ja? Vēl viena lieta, varbūt runājot par krāsām, bet tas ir no tādiem tiešām tādām lietām, kur varētu teikt tā, ne vecums, ne dzimums, ne nacionalitāte, nekas neietekmēs. Tātad tie ir vispārējie likumi, ko es tagad jums stāstu par šīm siltajām un augstajām, ja? Tas nav atkarīgs no kaut kādas nervu sistēmas tipa, ja, un tādām lietām. Bet ir, protams, lietas, kuras ir atkarīgas no nervu sistēmas tipa, un pirms mēs pārējām pie bērniem un grūtnieciem, tie vispārējie likumi. Tātad vēl, ko es gribēju pateikt par krāsām runājot, varbūt izceltās krāsas, kuras ir labvēlīgas tieši redzēt. Jo tas ir svarīgi, un tā ir dzeltenā, zaļā un zaļā krāsa. Un pat jāsaka tā, ja cilvēkam sāk parādīties problēmas ar redzi, var teikt, kad pazemināties redze vai arī vēl pat glaukomas vai kataraktas gadījumos ir dzirdēts, ja, ieteicam šo te dzeltenu zaļo ielikt, teiksim, interjerā, ka tas uzlabo vienkārši šo te. Un līdz ar to arī, protams, tajās vietās, kur cilvēkam ir daudz intelektuāli jādomā, protams, nepavēlta dzeltenā krāsa tiek uzskatīta par ļoti labu priekš garīgā darba, ja jums ir ļoti daudz jādomā ar galvu, teikt tā, kad jūs daudz rakstat vai domājat intelektuāli darba darītājiem, šīs te dzeltena zaļā vai dzeltenā vai pat vēl labāk dzeltena zaļā, ļoti ieteicami interjerā. Vienīgais tas, ko es vēl gribu pabrīdināt, ir, ja jūs runājam par ofisu, tad tas likums ir tāds, ka ofisā mēs, protams, varam gludas sienas vienkārši krāsot, ja, kā tagad ir modē, bet, ja mēs runājam par māju,
tad es tomēr ieteiktu negluži plikas sienas, jo tad, kad tu ienāc telpās, kur ir vienkārši krāsotas tapetes, tad tāda sajūta, ka tu atrodies birojā. Tātad priekš mājīguma tomēr tas ir ļoti nepatīkami, ja jūs tomēr mājās atrodaties ilgāk. Tātad tas ir tāds vispārējs likums. Runājot par emocijām un emocionālajām lietām, protams, ir tāda lieta, ka krāsu uztvere būtībā ir atkarīga no cilvēka emocionālā stāvokļa. Pat ne uztvere, bet asociācijas, kā viņš pret krāsu izturās. Ja cilvēks ir uzvedinātā stāvoklī vai depresīvā stāvoklī, ar krāsu asociācijas būs atšķirīgas. Ko nozīmē asociācijas? Asociācijas tās ir sajūtas, vai patīk vai nepatīk šī krāsa. Un šīs sajūtas veidojas ļoti īpatnēji, ka viņa dzīves gaitā var visdažādākajos veidos veidoties. Piemēram, mums ir negatīva pieredze par kaut kādu noteiktu krāsu. Mums viņa liksies karsta, tāpēc, ka mums no zilas klācas katlā bija karsts ūdens un viņš mums uzlija. Un mēs visu dzīvi atcerēsimies šo te aplausēšanos, un šis zilais mums neliksies augsts. Tas ir tāds primitīvs piemērs. Tātad tas ir tas, kāpēc ļoti grūti prognozēt, kā cilvēks norēģēs uz krāsu. Mēs nevaram zināt individuālo pieredzi, un tāpēc vairumā interjeru jūs ievērojat pasteļtoņi. Tomēr ļoti mīlu pasteļtoņus ofisos un tādās vietās, jo tas ir neutralitāte. Neutrāli šie pasteļtoņi ir neutrāli, un jūs zinat, ka jūs trāpīsiet desmitniekā, un kad neviens nepaliks neirotisks un tā tālāk, ja? Tas ir tāpēc, ja? Jo tas ir ļoti tāda interesanta lieta. Un vēl es gribu teikt, ja mēs runājam vispār par krāsu zinātnisko izpēti, ja? Reālu zinātnisko, es neteiktu, ka viņas tik daudz izpētītas, un visvairāk pētītās krāsas reāli, kurās ir pierādījušies, kā viņas iedarbojas uz cilvēku organismu, ir sarkana zila. Vēl no Brabita laikiem, kur ļoti mīl pieminēt mūsu vietējie psihologi, mākslas terapeiti, viņi vienmēr šo vārdu piemin, ja, tika pētīta, Brabits pētīja zilo un sarkanumu gaismu, bet kontekstā ar auga augšanu. Un tad viņš atklāja to, ka sarkanajā gaismā augs sākumā ātrāk, bet pēc tam tas augs, kuru apgaismo zilo gaismu, viņš tomēr pārspēja un pārauga uz to otru, ja? Tad līdz kaut kādai robežai šī sarkanās krāsas aktivitāte ir laba, bet pēc tam tas viss apstājās. Tas bija viņa eksperiments, un tāpēc var teikt sarkanā un zilā, un zeltainā un zaļā arī, bet arī mazāk. Un es kāpēc vairāk mīl sarkanu un zilu zinātnieki. Protams, baltā gaisma, un, protams, ir pētījumi arī attiecībā par krāsu ietekmi, krāsainas gaismas, tā var teikt. Tieši gribu uzreiz nodalīt, ja mēs runājam par krāsām. Tātad ir subtraktīvā un aditīvā krāsu skala, bet ne jau par nosaukumiem iet runa. Runa iet par to, kādas krāsas izmanto dziedniecībā pārsvarā, ja mēs vairāk runāšu par dziedniecisko aspektu. Es uzreiz pasaku. Es nerunāšu par medicīnisko aspektu, jo medicīniskais aspekts ir krāsu terapijas aparāti. Jūs kādreiz esat dzirdējuši, tā ir tā krāsainā gaisma un krāsa, ja? Kaut gan, runājot par krāsām pirtī un vispār krāsām, kuras mēs varam izmantot, es minēšu tos līdzekļus, kurus es uzskatu, kas ir analogi, ja? Kurus es esmu izlasījis un izpētījis, ja, par šiem 20 gadiem. Tātad kromoterapija, ja jūs esat dzirdējuši tie, kas varbūt aizraujās ar augstumu medicīnu, ar ķīniešu medicīnu, ja, 5 elementu, pirms elementu koncepcija pamatā, ja, un tātad tā ir ļoti sarežģīta lieta, un tur ir ļoti labi jāzina medicīna, slimnieka anamnēze, teiksim, vai cilvēka anamnēze, ne slimnieka. Tātad jums jābūt lietas kursā, ja jūs, teiksim, lietojat krāsu terapijas aparātus tieši, tagad viņi pie mums Latvijā ir, ja, dažādāki, un arī viņi arvien vairāk paliek, kā jūs saprotat, zinātne attīstās, bet tur ļoti uzmanīgi, es gribu pabrīdināt, pieņemsim, arī pa bērniem runājot, tā kā mēs runājam pa bērniem, ja, ir tāda lieta, ka tur ir jāzina ļoti labi medicīna, ja jūs kādreiz to darat, jā, tad labāk to dara mediķis, fizioterapeits.
Jo tur ir ļoti labi jāzina, uz kuriem punktiem spīdināt, jāzina ļoti labi jāpārzina meridiānu punkti, tātad visu orgānu meridiāni, kas nāk cauri, un katrs punkts atbilst noteiktam orgānam, tur ļoti smalki tas jāzina, tāpat kāda terapijā, ja? Lai jūs nepanāktu pretējo efektu. Un vēl ko es gribu pateikt, piemēram, arī tāpat kā dziedniecība arī, teiksim, šajā austrumu medicīnas koncepcijā ietilst arī apģērbu un ēdiena lietošana krāsai. Tātad tie līdzekļi, kas ir līdzīgi gan dziedniekiem, gan arī ārstiem. Tiem, kuri tas ārstu zars, jau austrumu mediķu zars. Bet es vairāk pastāstīšu par dziedniecisko sistēmu, jau par dziedniecību. Neviens klientu nedrīkst strādāt vai cilvēku par klientu, kā mēs viņu vienalga saucam. Ja jūs neesat pats harmonijā un normālā veselības stāvoklī, jo es uzskatu, kad tad jūs nododat visu šīs nedabīgos frekvences otram cilvēkam, bet ir tāda lieta, ko ne līdz galam nedomājas cilvēki, tas pats arī attiecas uz masāžām dažādām. Ja mēs vienalga pirtī kaut kādas procedūras vēl veicam ar rokām, pēc tam pieņemsim, iedziešam to cilvēku, saprot, mēs ne tikai ceram viņu, ja? Arī tas viss, ja mums pirms tam ir bijis kāds cits cilvēks, ja, un mēs varam paņemt no viņa iepriekšējās enerģijas un vienalga kādu svārstību frekvenci, kuras arī var būt kā krāsas, ja vienalga mēs runājam par enerģijām šoreiz, ja, un nodot viņam nākošajam. Un tas ir tas, kam es piekrītu, ko es lasīju Ziņģītas grāmatā, tajā mazajā bukletā, viņa pareizi pateica, ka es neeju pie masieriem, kāpēc, ka masieris no viena klienta nodot otram, jo masieris šos likumus nezina vai negrib ievērot, tātad arī šīs te visas enerģijas, kuras ir krāsas enerģijas, mēs dodam no vienam cilvēku otram. Ja mēs runājam par bērniem un grūtniecēm, ja, kuras iziet šos sauksim viņš par procedūrām, pirts procedūra, lai tam tā ir pareizāk, ja, tā atbildība ir vēl lielāka, tāpēc, kad, ja mēs runājam par grūtnieci, tur ir divi cilvēki. Ir īpaši, protams, tie, kas vairāk mazliet pārzina medicīnas, zina to, ka arī augurs attīstās, mācas miesās pa periodiem, un ir tādi periodi, piemēram, kas ir ļoti būtiski priekš augļa attīstības. Un es teiktu, ja man jāsaka no savas pieredzes, ja, runājot, ar kurām grūtniecēm, ar kuru stadiju, ar kuru būtu ļoti uzmanīgi, tad es ieteiktu vispār vairums principā spontānu abortu un nelāgu vietu notiek kaut kur līdz 16. nedēļai, kamēr tas bērns sāk kustēties. Tu nu ļoti uzmanīgi. Un, protams, runājot par interjeru priekš grūtniecēm, es teiktu tā. Es paskatījos apkopoju, es rakstīju priekš portāla, jo man vajadzēja vienkārši par grūtniecēm, bet ne pirtī. Bet es apkopoju un padomāju interesanti par grūtniecēm vienkārši runājot. Un izstrādāju vienkārši tādus vispārējus noteikumus, ka, protams, grūtniecēm aktīvās, siltās krāsas, nu, ziniet, ļoti uzmanīgi. Es tomēr neieteiktu, ja, lielos daudzumos un viņus ar aktivitāti, barošu ar aktīvām enerģijām, ja, jo mēs nezinām, kā tas var atsaukties uz bērnu. Tas ir līdzīgi kā principā līdz karstā vannā grūtniecē, ja, un tam līdzīgi. Tātad ļoti tādā ziņā, ja. Ir īpaši tāpēc arī, piemēram, ka dažādi krēmi vai vienalga dziedītas, ko jūs dziedat to ķermeni, viņas arī sasūt kaut kādu krāsu vai krāsu enerģiju. Tātad ļoti uzmanīgi visām šim 16 nedēļām. Tas ir pirmais ieteikums. Runājot par grūtniecēm. Pēc tam, kas vēl ir, ko es vēl gribēju pastāstīt jums arī par kā līdzeklis un kas būtu krāsu vidē, pirms krāsu vidē ņemams vērā. Sāksim no grūtniecēm, pēc tam pie bērniem pāriesim, ja, jo grūtniece ir bērns un sieviete, ja. Vēl nākošais ir svarīgi, jūs noteikti arī ne tikai, teiksim, iekremojat vai ir kaut kāda krāsu vide apkārtējā, jūs noteikti arī viņus ar kaut kādām pavadziņiem, dvielīšiem, cedat, ja. Tātad, principā, viss tas attiecās arī uz kremiem un visām šīm te lietām. Es ieteiktu no savas pieredzes ļoti uzmanīgi ar aktīvām krāsām. Tātad, principā, ja jūs ņemat grūtnieci, ir tāds likums, ka baltā krāsa ir tā, kas ir vislabākā, ja jūs nezināt, ko izvēlēties. Tātad balti
Varētu būt balts vielas. Sarkanu neieteikts. Varētu būt persika krāsas. Pasteļtonis, ja? Varētu būt zaļs. Varētu būt zils. Bet sarkans ne, jo sarkanus viežus parasti cilvēki mīl. Priekstu mīl lietot, bet to es teiktu labāk ne. Jo ja nu sadini, kāda viņai tā veselība un ar ko tas var beigties. Pēc tam es vēl ieteiktu, ja mēs runājam par grūtniecēm un pēršanu pirtī, ir tāda lieta, ka parasti, kad cilvēks atnāk pie kāda speciālista, teiksim, saistīta ar alternatīvo medicīnu vai arī vienkārši kaut vai pie dziednieka, reti kurš dziednieks viņam izprasti viņa iepriekšēju kaut kādu pieredzi vai veselības stāvokļa pieredzi vai, piemēram, jums taču neienāks prātā paprasīt sievietei grūtniecei, ja jūs viņu perat pirtī, vai viņai ir bijuši spontāni aborti vai nav bijuši. Protams, tas pirmais, un mēs jau to neredzam, ir bijuši vai nav. Jā, jūs redzat, jā, bet tie, kas neredz. Kas neredz, tie ir jāprasa. Nē, es pirtī neesmu bijis, vienkārši es zinu, ka, piemēram, atnāk pie masiera, pie dziednieka. Nu, es neteicu, ka visi dziednieki prasītu anamnēzi. Principā prasām, tāpēc, ka tas pirmais pie dziednieka atnākot, tas ir pagātnes sakārtošana, un, ja ir bijis aborts, tas ir viens no smagākajiem veidiem, kad ir pagātni jāsakārto, un tas ir diezgan morāli smagi, tāpēc vienmēr ir jāsagatavo, par to ir jārunā, bet tas ir pirmās reizes, jā. Bet tas ir tad, ja nāk ar dažādām problēmām un pārējo. Ja tas ir grūtniecības pirtī, tad to var darīt ar drusku uzmanīgāk. Kā ir bijuši pirmā grūtniecība, vai pirms tam ir bijuši problēmas, vai pārējais. Vai tu viss pie tējas pamazām, vai viss noskaidrot, parunāt un tam līdzīgi. Nu jā, šādā gadījumā jā. Vienkārši mana pieredze liecina, ka ne visi to dara. Nu jā, tas ir kāds vienkārši brīdinājums, jo viena lieta, ka jūs atnākat pie dziednieka, otra lieta, ka jūs atniekat vēl pirtī, ja? Jūs izpētījums nav skaidrs, kas tur notiek, ja? Izrādās, ka viņu nemaz nedrīkstē pēt. Pēc tam es saprotu, ka arī visas tās slotas, kuras lieto pirtsotas, jā, un visa tā enerģētika, slotas, tās bērzu vai kombinētās, es esmu redzējis arī ar zāļus, jā. Viņas arī kaut kādas noteiktas enerģijas satur, kuras, ir sasaistāmas un krāsa enerģijā. Uzmanīgi ar asām smaržīgajām slotām, jo visiem dažādi salēģienas izpausums un pārējais, kas ir. Nu jā, bet principā ir arī kaut paskatās. Neitrālās slotas, kas ir piemērotas atkal maigās slotas un tā tālāk, jā. Kadiņi 900. Nē, tur ir tā vieta. Nu jā, bet redziet, smaržas jau visas šīs atbilst arī krāsām. Pieņemsim, ir tādas atbilstības starp aromātu un krāsu, jā. Un mēs zinām, apmēram, kuri tie aromāti, kuri, teiksim, tiek uzskatīti pasākie, kuri tādi neitrālāki, jā, tāda tas arī ir krāsa. Pēc tam vēl krāsa, kas vēl ir krāsa, kas ļoti spēcīgi darbojas, tas ir tas, ko mēs iekšķīgi. Mēs taču tējiņas dzeram tējiņas. Un te nu jāsaka... Zila tējiņa, piemēram. Jā, tējiņas. Par tējiņām runājot, pirts procedūra ir 6 stundas, nu kā bez tējiņām, ja? Piemēram, klasiskais variants tējiņu principā tiek testēta. Gluži tāpat kā pirtslota, jo, kad principā tējiņi arī krāsējamies, piemēram, tad ir dzeru zeltenu tējiņu. Bet varu vēl zaļu vai sarkanu, ir starpība. Sarkana būs arī citas lietas. Jā, un tas arī viņu aktivizē no iekšpuses, jā, un Dievs viņu zina, kas tur notiek. Grūti iedomāties tēju citā krāsā. Kādā? Jūs domājat sarkanu? Kur mēs dabūsim no mūsu pļavas sarkanu tēju? Bet ja, piemēram, zemeņi. Es taču nedomāju par tēju, tā kā jūs iedomājat, bet es domāju, ka vienkārši jūs dodat cilvēkam padara tēju normāli, ja? Viņi arī nav sarkani, viņi arī ir uz violeto pusi sarkanas tējas, mums nav. Visādā ziņā sarkani, violete vai sarkani vai arī atzīvā. Violete nav karsta tēja, tas ir augstais gals.
šajā gadījumā es domāju ne tēju, bet pat vairāk dzērienu, dzēriena krāsu, ja jūs cilvēkam dodat padzerties. Sarkans būs tikai krušons, kur mēs citu sarkanu dabūsim dzērienu. Nu jā. Citrons nav starp greipfrūtu. Nē, nu šajā gadījumā jau ir tā, jums jāsaprot tā doma, ka tādā gadījumā, kad jūs, mēs runājam par krāsu enerģijām un krāsām, mēs ņemam vērā absolūti visu, ieskaitot dvieļu krāsu, ieskaitot to, kādā interjerā, kādās krāsās cilvēks sauc, ieskaitot to, kādas krāsas dzērienu mēs dzeram, vai nu viņš mūs aktivizē. Jā. Es pat drīkstētu papildināt, principā, ja mēs ieliekam kaut vai to pašu sarkano ogu šī ūdenī, viņš pastāv zinām laiku, un šis ūdens jau pieņem šīs te ogas spektru, jo ūdens ir ļoti labs vadītājs. Jā, bet viņš arī transformē. Jo, ja tu ieliksi, ja upeni nav sarkana, piemēram, ja, upeni ir violeta melna un tēja iznāk violeta, viņš ūdens ir tā, viņi transformējās, siltā ūdeni, krāsa nav pilnīgi adekvāta. Ja tu viņai noliksi sarkanu avenu priekšā, jā, viņi būs sarkani, ja, bet tēja vairs nebūs sarkana. Pārsvarā tējas ir dzeltenis, ir ļoti grūti dabūt tējai citu krāsu, viņi var vēl uz zaļu pavilkt. Jūs ziniet, ja vispār runā par šīm te visām lietām, tad krāsu produktus iedala 5 grupās, nav tā kā dēļniecībā, pieņemsim iedala, tur ir sarkani violetā produktu, violetā un violetā produktu grupa, tā pareizi iedalās. Un tur es varēju teikt, nu labi, sarkani violetā. Tie iet runa ne par to, kāds tonis, cik ļoti izteikti, tie iet runa par siltām un augstām un ļoti uzmanīgi. Tad, kad jūs cilvēkam dodat, cilvēkam, par kur jums, jā, 2 cilvēki iekšā, ka jums jāņem vērā visas šīs nianses, ja jūs gribat, lai viņa iznāktu no tās pirts vesela un nebūtu problēmas lietas. Piemēram, mēs jums tā ir tā ģenerālā doma, te neiet runā. Jā, labi. Ģenerāla doma ir laba, bet mēs esam praktiski. Faktiski tējas ir dzeltenes, ja? Vai ja ir rokas, viņas ir violeta, ja? Dabūt tēju augstā krāsā, zilu, ja? Tas ir nereāli. Augstā, bet piparmētras. Zaļa dzeltene, piparmētra bet nav vienalga, kaut vai zaļa dzeltene, jo zaļa dzeltenēs ir visnām augstajā spektra daļā. Jūs saprotiet, krāsām ir 12, ja mēs skatāmies krāsu apli, pārējais ir dzeltene, zaļš. Tas ir 12 krāsu komplementārais aplis, ko mēs lietojam, teiksim, enerģētiski, harmonizējot čakras. Ja krāsa jau nepārlec no sarkanas uzreiz uz oranžu, viņai taču ir pārējie, ja, viņa mainās. Un tāpat arī šeit iet runa par to, ka labāk augstās, jā, kaut vai dzeltene zaļo. Vienkārši es par to jums stāstu, piemēram, diezgan, lai jūs sarkanu būtu ieteicams, ja. Gluži tāpat kā arī, kas vēl jāņem vērā, apgaismojuma krāsa. Arī tas, ar to mēs ļoti daudz ko varam labu izdarīt, piemēram, jo mēs varam mainīt apgaismojumu, uzliekot vienkārši abažūru. Kāds pirtī ir apgaismojums? Principā, noteikti dienas gaisma. Sveču gaisma, Ko jūs teicat? Sveču gaisma. Jā, sveču gaisma, jā. Te iet runa vienkārši par to, ka tad, kad jau mēs runājam par krāsām pirtī, tad tas ir tas, ko mēs varētu ņemt vērā. Nākošais faktors, ko mēs varētu ņemt vērā, ja, runājot par krāsām pirtī, tas ir ziepes. Ziepes krāsas. Piemēram, makrām. Mums nav ziepes vispār. Tā tad, labi. Bet tā ziepes, kuras, teiksim, tiek speciāli izgatavotas dažādās. Mums nav ziepes vispār. Nelietojam vispār šāds ziepes. Skaidrs, dažādas vielas, ko jūs smērējat, kādas ēžas, piemēram, rapšu? Rapšu eļļa. Labi, tad tādā gadījumā runājot par šo, tātad jāņem vērā interjers, jāņem vērā visu augumu krāsus, uz ko jūs cilvēku tur apslaukat, īpaši noguldat, ja jau viņš guļ uz sāpiņiem, viņš taču negulēs uz kastas slāvas, noteikti pakļausies apakšā. Ja arī tas nākošais, tie visi tie faktori, kas var ietekmēt viņas veselību, šīs te sievietes veselības. Tā. Nākošais, kas vēl ir 6 stundas perot. Noteikti viņas iziet kaut kādā
Telpiņā. Es domāju, ka grūtniecēm 6 stundas noteikti nebūs. Tur varētu būt 2,5–3. Grūtniecē, ja? Jā, tāda grūtniecē uz pusi mazāk. Tas ir saudzīgais režīms, tur saudzīgajā režīmā tas ir un arī jābūt 2 reizes vairāk nekā iekšā. Nu jā, tad jūs skaidrojat to tehnisko. Par 2/3 samazinās laiks pitī un pat 2/3 palielinās ārpūtas relaksācijas. Tātad grūtniecē, tādas relaksācijas laikā, protams, tajās telpās, kur viņi relaksējas, arī būtu ieteicams kaut ko tādu, kas viņu relaksē. Mūzikas skaņi, gaismas. Gaisma, jā, varētu būt gaisma, jā. Es esmu redzējis arī principā ļoti labi varianti, ka vienkārši abažūras uzliek lampām attiecības, lai cilvēks piesedz vienkārši, tas ir arī svarīgi. Tātad, lai viņu nepārprasinātu grūtnieci, runājot par grūtniecēm. Nu, pēc būtības, ja mēs runājam par grūtniecēm, tas varētu būt tas svarīgākais. Bet tagad par tas, ko parasti nezina par bērniem. Par bērniem ļoti maz informācijas, kāpēc maz. Maz tāpēc, kad lasu Latvijā materiāls par krāsu izmantošanu bērnu apkārtnē, tas arī ir tas, ko mēs varam attiecināt ne uz pirti un visu pārēju. Tātad. Es vienkārši varbūt tādu tabuliņu, tādu runājot par visām šīm te lietām. Tātad, ja mēs runājam par bērniem, tad bērniem ir ļoti svarīgi saprast tādu lietu. Mēs parunāsim varbūt sākumā par jūsu pieredzi. Vairumam cilvēks ir noteikti ir bērni, mazi bērni, un jūs esat ievērojuši, kādas krāsas viņiem patīk. Spilgts. Visas krāsas, kas ir spilgts, tas ir pārsvarā. Kā kuram. Bet vispār standartizēt tiek uzskatīts, ka bērniem patīk siltas krāsas. Sarkanai tīpaši. Bet sarkanā varbūt nepatīk, bet viņa pievērš uzmanību. Varbūt vairāk spilgti oranža, vairāk netikties piesātināt sarkanu, vairāk tāda, kas it kā dzirksteļot, tur koši dzeltena, oranža dzeltena. Paši tieši sarkana atkal tie gaišie toņi, tumši sarkana, kā viņš nemaz tā mazāk. Tagad bērni vispārībā. Jā, tādā ziņā tās ir citādi vecāks Nu jā, protams, ir atkarīgs no bērna. Tas ir tas pats, ko mēs runājam par sievietēm grūtniecēm vai sievietēm negrūtniecēm, ja? Protams, sievietei grūtniecei mainās hormonālais kaut kāds fons, un viņai krāsu izvēle arī var izmainīties radikāli, tāpat kā ēdienkārte, ja? Šeit ir būtisks tas, ka grūtniecības laikā sievietei atrodas 2 dvēseles iekšā, gan bērnu dvēsele, kas ir pilnīgi attīstīta, un sievietes dvēsele. Tāpēc, kurā brīdī, kura no dvēselēm ņem it kā virsroku, tad arī mainās šīs sievietes sajūtas, garšas, krāsas un arī viss pārējais. Jo šī bērna dvēselīte nav maza. Viņa ir tikpat liela un tikpat pilnvērtīga kā sievietes dvēsele iekšpusītē, ja? Un tāpēc viņa brīžiem, ja viņa ir spēcīgāka, viņa pārņem sievieti, tāpēc sieviete grūtniecības laikā ir duāla. Jā, nu varētu būt, jā. Bet būtības, nē, nu labi, ticēsim jūsu pieredzē, bet ja mēs skatāmies attiecībā uz krāsām, protams, šī te varētu būt šī te pilnīgi radikālas izmaiņas krāsu prioritātēs, jā. Un tas ir normāli un tā tālāk. Bet runājot par bērniem, ir tāda lieta, ka bērniem patīk siltas krāsas, bet ja mēs runājam par to, kā viņas pareizi pielietot viņa apkārtnē, tad uz tie likumi mazliet savādāk. Un es pasaku ļoti atklāti, kad es piekrītu tam viedoklim pēc pieredzes, ka krāsu ieviešana bērnu apkārtnē ir pakāpeniska. Un pakāpeniska kādā ziņā, kā izskatās krāsu aplis. Mēs parunāsim vienkārši to principu, kā izskatās krāsu aplis, jā. Šeit visam īsi, ja? Tad ir vēl viena lieta, jā, līdz 3-4 gadiem bērni praktiski spējīgi atcerēties iepriekšējās dzīves. Un tāpēc arī ļoti bieži sievietes dvēseli ievietojās, viņai ir ievietojas ne jau no šī reģiona, ja ievietojas arī no citiem reģionam, no austrumiem, no dienvidiem, no Amerikas, no vidusjūras. Un tad pēkšņi sievietē parādās dominējošas krāsas, kuras nav vietējās, jā, un tam līdzīgi. Tāpēc, ka tad, kad ir šī duālā sajūta sieviete iekšā, arī šam mazajam bērnam, jā, līdz 3-4 gadiem atcerētos iepriekšējās dzīves, viņš pievērš tām krāsām, kāds viņam viņš iepriekšējā dzīvē. Tāpēc ļoti var izbrīnīt, kad mazi bērni skatās nevis tās krāsas, bet izvēlās tās krāsas, pavisam neparastas krāsas, kas it kā mūsu apkārtnē nav.
Tas nozīmē, ka viņi iepriekšējās dzīves sajūtas un krāsu gāmas par ko pieredzi. Jūs domājat par mūsdienu bērniem, ka viņi tagad tādiem? Arī. Ne tikai par to, es nerunāju par indigo, ja? Es runāju vispār par maziem bērniem, kuriem vēl ir šī sajūta. Tāpat kā viņi redz paralēlas pasaules. Viņi gan to spoku redz stūri, ja? Kur mēs ar savām acīm neredzam. Viņi redz arī auras cilvēkiem, ja? Tuvojoties bērnam, aura ļoti spilgt viņam ir redzama. Viņš to redz, viņš to sajūt. Ja mēs tā runājam, tā, varētu, teiksim, jums ir sava pieredze, man ir pieredze tāda, kad, principā, ko es varu pateikt par bērniem, pēc savas personīgās pieredzes, ka viņi, principā, caur krāsām izsaka savu attieksmi pret pasauli, viennozīmīgi. Un es nevaru pateikt par iepriekšējām dzīvēm, jo, godīgi sakot, es neesmu nodarbojusies ar iepriekšējo dzīvu terapiju, tā ir nopietna lieta. Bet es varu pateikt vienu lietu, kad bērna krāsas, ja viņš ir normāli, viņam viss emocionāli ir normāli, noteikti būs košas un tīras. Tas ir galvenais likums. Vienalga, vai viņš tur izvēlēsies siltu vai augstu. Bet, ja viņam krāsa, teiksim, man bija pieredze vienreiz ļoti interesanta, puisītim bija gadi 5, un viņam, mēs vienkārši liku savu vārdu uzrakstīt visiem bērniem, un viņš viņu uzrakstīja zilā tādā melnā rāmī ar tumšu ziliem burtīm un aizkrāsoja gandrīz visu cietu, un tas likās tik šausmīgi. Ja? Un tad, kad es paprasīju tai sievietei, kas viņam ir ar vecākiem, kāpēc viņam tā, kāpēc tāda attieksme pret sevi, viņa teica, nē, tur viss ir kārtība, es domāju, ka tur nav gan kārtība. Jā, tas ir tas princips, ja? Tātad, ja mēs... Vai valdorība ir nospiedums ģimenē, ka bērni to darīt tikai to, ko atļauj, viņam ir brīvs izvēles un brīvs izpausmes, tad tu noteikti tas Jā, tas ir tas princips, ja bērnu zīmējums ir parāda viņa problemātiku. Psiholoģija tieši strādāts ar krāsām. Jā, kāds, un tāpēc runājot par krāsām priekš bērniem, protams, viņām jābūt ir tīrām krāsām, bet tas bez pieaugumiem. Tas būtu ieteicams bērniem, ja mēs runājam par bērnu vidi. Un, protams, dažādās zonās bērniem varētu būt dažādas krāsas. Es domāju, lasīšanas zona vai gulēšanas zona. Ja viena lieta, vai viņš spēlējas tajā zonā, spēlējas. Jā, vai nu arī bērns šajā zonā guļ. Ir divas dažādas lietas un tiek uzskatīts, un arī tam varētu piekrist, ka bērnu krāsas var ieviest pa 7 gadiem. Vispār pastāv tāds uzskats, mēs tam uzskatām piekrītā terapijā, kad bērniņam līdz 6-7 gadiem interjerā kaut kādas sarkanas vai violetas vai tādas krāsas nedrīkst ieviest. Viņam ievies šīs krāsas, harmoniski sākot no 7 gadiem, kā izskatās krāsu aplis, mēs varam, es vienkārši sarakstīšu, pieņemsim krāsas, un tad es to principu ar bulbiņu parādīšu. Ir tāds princips. Tiek uzskatīts, ka bērns no piedzimšanas līdz 7 gadiem attīstās fiziski. No 7 līdz 14 vēsturiski. Un pēc tam mēs nonākam līdz pilngadībai. Un tad, ja man būtu jāuzraksta tas princips, kā tas izskatītos, tad varētu būt tā. Šī krāsa varētu būt tik ieviesta 7-8 gadu vecumā. Ja? Varbūt vēl šo te pieķer oranžo klāt. Tādas siltās krāsas bērni apkārtējā vidē būtu ieteicams tomēr sākot no skolas vecuma. Tālāk, kur mēs redzam zaļā un zilā, tad parasti tas ir ļoti labi sākt viņu ieviest.
gadi arī varētu būt sākot no 9, 10 līdz 14. Un pēc tam kaut kad no 14 līdz 21 violeta. Un tas pats labākais, kad iznāk, es atstāšu, ja? Tas pats labākais iznāk, kad pakāpeniski bērns, kā saka, dabū visas šīs te krāsu, apļa krāsas. Un tas ir vajadzīgs priekš viņa normālas attīstības. Izteikti jaunākā meitā, kas aizgāja mākslas treneri arī tieši krāsām pārējām. Cik gados, kad viņi sāk vairāk sienas krāsot pārējām pledmonīgs, tieši kuras krāsas izvēlēt. Un tas bija vienīgā vieta, kur es atradu Dabīgā veidā neapspriežot. Jā, un ir tāda lieta, kas nav ieteicams līdz tiem 7 gadiem. Ziniet, es tam piekrītu, jo tas arī ir loģiski. Saprotiet, bērns attīstās mātes miesā. Nu, līdz 2 gadiem, tikko viņš ir piedzimis, līdz 2 gadiem viņam vispār vajag ļoti uzmanīga krāsu vidi. Jo viņš vēl varētu palikt šajās te atmiņās par to, kā viņš ir attīstījies. Ja? Viņam ļoti, teiksim, un tāpēc sarkani purpuru pat min tādu te krāsu, jo tiek uzskatīts, ka jābūt tai krāsai, kuru viņš redz skatoties cauri, ja? Teiksim, tā ir tā krāsa, lai viņam būtu drošības sajūta. Nu, no tiem 2 līdz 7 varētu būt Latvijas dabas krāsas, lai viņš normāli, harmoniski attīstītos. Nu, tas, kas mums ir normāli dabā, ja? Un es domāju, ka citās vidēs tās ir tās krāsas, kas ir viņu dabā, ja? Lai viņš vienkārši attīstītos normāli. Tāda ir tā ģenerālā ideja. Un šai idejai es piekrītu. Un līdz ar to, protams, arī attiecīgi šīs te visas lietas attiecās vairāk uz tieši uz interjeru, uz tādām lietām, bet kas vēl nav ieteicams bērniem īpaši, ja? Ko neies? Jā. Vai šī krāsu gamma, ja mēs viņu pamēģinām, ietekmē bērna attīstību? Var ietekmēt bērnu attīstību? Ja mēs viņu pamainām. Ja mēs viņu pamainām. Bet jautājums kādā veidā, pēc kuras iniciatīvas? Pēc jūsu vai pēc bērnu? Tas ir ļoti svarīgi. Jūs pieskārāties ļoti labi. Tas ir principā vairāk aktīvu bērni un mazāk aktīvu bērni. Redziet, ir tāda lieta. Tas ir, mēs pieksējāmies tā saucamai temperamentu teorijai. Tiek uzskatīts, ka kolēriķi un sangvīniķi, jā, tie ekstravertie, aktīvie, var teikt. Viņiem labāk ir pretējās krāsas, augstās, jo tas viņus harmonizē. Bet tas ir tas, jā, piezemē. Savukārt melankoliķi un flegmātiķi, viņiem siltās krāsas, jo tas viņus aktivizē vairāk. Bet tas ir vispārējais likums. Un varētu būt, ka tas arī ir pareizi, ja? Tādā ziņā, ja? Principā arī šis spektram ir gan augstais, gan siltais. Jā. Protams, tur ir tā ģenerālā ideja, ka saprotiet, ka bērnam kaut kādos noteiktos vecuma posmos vajag siltas, kaut kādos augstas. Un bez tam ir vēl tāda vecuma posmos es saprotu, bet arī šī te konkrētajā vecumā mēs to sarkano varam iedot siltāku un augstāku. Protams, tā ir, jā. Es vienkārši to galveno vadlīniju pastāstīju, pie kuras būtu jāpieturās. Vēl viena lieta, ko mēs runājot par bērniem varam teikt. Ja kurā gadījumā tas ir tas, un es nezinu, tagad vairs tas tā nav. Manai paudzē to grēkoja, teiksim, vecāku ko darīt. Ja gāja bērnam tik drēbītas. Drēbītas tas ir pirmies. Vecāki taču nekad neņēma bērnu līdzi uz veikalu. Neteica, mīļais bērniņ, lūdzu izvēlies, kuras krāsas džemperīt tu gribi, kuras krāsas vēl kaut ko tu gribi. Viņi paņēma nopirka gatavu, atnesa. Jā, un vēl skats. Un vēl mugurā. Pēc savu nepareizās saprašanas, jā. Jā, ar mantiņām bija tas pats.
Bet pareiza doma, kā es ieteiktu jums attiekties pret bērniem, principā, arī uz pirtsvidi tas attiecās uz vielīšiem visu pārējo, bērnam pašam ir jādod iespēja iemācīties, izvēlēties šo te krāsu vidi, lai krāstu. Pat ja viņam ir pelēks tikai, tam nav nozīmes. Ja viņai ir vajadzīga pelēka, lai ir pelēka, jo pelēka krāsē nav sliktāka pa krāsē. Viņa arī ir kaut kāds noteikts enerģijas, ja? Tātad tas ir tas galvenais princips, kā mēs pareizi varētu palīdzēt bērnam, kad mēs ieejam veikalā un dodam viņam šo izvēli. Un nākošais vēl, kas ir ļoti svarīgi, es nezinu, tagad varbūt vecāki ir palikuši demokrātiskāki, bet manā bērnībā bija tā, par ēdienu runājot un par dzērienu runājot. Tas viss atkal ir tas pats priekš bērniem. Ko dara mamma? Viņa uzvāra zupu. Un bērnam ir jāiet, vai viņš grib vai negrib, vai viņam nāk pār lūpu vai nenāk pār lūpu. Bet ir tāda lieta, ka, protams, izņemot, ne jau visi gadījumi, te nekad 100% viss nav tā kā, tas nav absolūts patiesība. Bet ir tāda lieta, ka arī šīs lietas ir ļoti niansētas uz māmas, jebkuram cilvēkam, un jādod iespēju tomēr bērnam līdzdarboties, arī pat gatavojot ēdienu. Jo nevar tā kā padomi laikos, pirmdienā būs boršs un kotletes, otrdienā būs putra un vēl kaut kas, ja? Ka jau bija ēdienu karte visai nedēļai, un vai tas bērns nabags gribēja vai negribēja, viņam tas bija jāēd, jo tas tomēr ir enerģija, ko viņš saņem iekšķīgi. Un tas ir ļoti svarīgi iemācīt bērnu arī šīs lietas just un saprast, un lai viņš izauga šo te attieksmi, ka viņš pats par sevi atbild, viņš pats sevi dziednieks. Nevis kāds no malas viņam to visu uzgrūst. Nākošais, ko es mums gribēju uzzīmēt, tā ir tāda tabuliņa arī, manuprāt, ļoti saprātīga par to, kādā veidā apkārt atrodas krāsas. Man tā doma ļoti patika, cik vienā vietā ieraudzīt to tā sakārtot, un es jums to varbūt padalīšu. Un arī sasaistot ar vecumposmiem, kuriem vecumposmiem, kurš krāsas ir tā kā ieteicama, kādos līdzekļos var teikt. Līdzekļu labi daudz, bet krāsas dabā, kā mēs viņas skatām, varētu sadalīt tā. Tātad mēs krāsas varam sadalīt dabas elementu krāsas. Tās ir visas tās krāsas, kuras ir apkārtējā dabā. Krāsas atrodas ogu krāsas, lapu krāsas, tās ir tās krāsas, ja? Tātad viņas nav krāsotas. Tātad šīs te nekrāsotās. Dabas krāsas. Dabas krāsas, jā, mēs viņas tā varam pateikt. Un ļoti laba šī dabas krāsas ir no 0 līdz 7 gadiem, kā viņi saka, tiem bērniņiem. Tātad viņam ieteicama tikai dabīgo krāsu spēli. Nākošais. 7 līdz 14 gadi ir krāsas, kuras varētu uzskatīt par krāsotās krāsas. Nu, tas ir viss, kas ir, ko mēs tur redzam, nokrāsoti. Tāda ir jautājums. Īstenībā arī šīm dabas krāsām mēs pieliekot kaut kādas dabas vielas, stālību, vēl kaut ko, izmainam viņa dabisko spektru. Ja? Viņš drusku mainās. Vai tās arī attiecas uz krāsotajām krāsām, vai tās attiecas uz dabiskajām krāsām? Nē, es domāju, ka tās drīzāk būs krāsotās, jo tas, kas dabā ir, tas ir. Ja? Nu, Nemākslotā veida. Jā, bet saprot, pieņemsim, ja mēs dzīvi krāsojam, mēs pieliekam kaut vai sārmu klāt, tai dabas krāsai, krāsojot, būs viens spektrs. Nokrāsojot viņu pieliekot sāli klāt, būs pavisam cits spektrs. Es par šīm vai tās tiek uzskatītas par krāsotām krāsām,
bet tās tiek uzskatītas par dabīgām krāsām. Tomēr, ja mēs runājam no tā iedalījuma, ka šeit ir tās krāsotās krāsas, viss, kas ir krāsotās. Mākslīgi iegūtās. Mākslīgi iegūtās. Tā tad iznāk tā, ja es lietoju apģērbā 0 līdz 7, tātad tikai, ja es iegūstu vilnu tādā tonī, tad tā ir dabīgā krāsa. Bet līdz ko es viņu, kā es saku, nokrāsoju, pieliekot kodni klāt, ja? Tad viņi vairāk nav dabīgā krāsa, tā ir krāsotā krāsa. Jā. Nu jā, Tā varēs būt. jā, tā varētu. Es gan gribētu pamanīt šeit. Jo tā ir dabīgā krāsa. Principā es ar dabas vielām iegūstu dabas krāsu. Nu, te tas jautājums, ja? Jautājums, vai tu to krāsu vari ieraudzīt dabā? Es domāju, ka tas ir tas, ko pasniedzējs saka, kad nav svarīgi, kā tu to krāsu iegūst, bet kāda viņa ir gala rezultātā. Vai tu vari dabā redzēt to krāsu, kuru tu dabū kodinot dzīvi? Rezultatīvo krāsu, nevis kādu viņa dabū. Es pieņemsim arī koši rozā krāsu, varu ieraudzīt Rudenī lapas dabā. Es varu, pat ne lapas, tās ir kaut vai segliņa ogas. Sēne, jā, bērnlapas mežās. Odziņa tā ir jau. Tur ir ļoti smalkas nianses. Tās ir dabas krāsas, jā. Bet jūs pārmetat uz dabīgu materiālu, jā? Nē, principā tas tonis, es varu viņu atrast dabā. Es varu viņu atrast dabā, bet viņš nav šī te, kā lai saka, pamatkrāsas, ja, pamatkrāsas, ko mēs redzam, pieņemsim vai nu tagad, vai pavasarī, ja, pamatā, lielos daudzumos, bet viņi ir sastāvīgi to par mazos daudzumos, ir koncentrēti kaut kādā austu grupā. Labi, jūs gribat zināt, vai es to pieskaitu pie dabas krāsām vai pie krāsotām. Jums tā doma, ja? Labi, es jums pateikšu, tas ir, ja man būtu jāklasificē, tur tajā klasifikācijā nebija šīs te jautājums pacelt. Es viņu liktu vienlaicīgi abās grupās nenodalīt. Tas būtu tā, bet tā klasifikācija ideja bija savādāka. Ideja bija ne tik daudz tās krāsas, kuras dabā, un ka jūs nokrāsojat vilnas zivu, pieņemsim ar to, ja? Viņi ir tāda, nu, kaut kāda dzeltena vai kāda, ja? Bet te bija domāts vairāk tādas, kuras vienkārši priekšmeti krāsaini, mēbeles krāsainas, tas bija tā vairāk domāts, tāda priekšmeti. Ja? Tas bija tā viņiem domāts, jo tas ir no mākslas terapijas viedokļa iedalīts. Un trešais ir krāsaina gaisma. Tās ir tā 3 veidi, kā viņi uzskata, kad var teiksim, krāsas atturot cilvēku apkārtni. Un te iet drīzāk viņiem gāja runa ne tik daudz par to, ko jūs prasījāt, cik kurā vecuma posmā, kādos līdzekļos ir ieteicamas krāsas. Te parādījās viņiem tas princips, ka no 0 līdz 7 dabas elementus, ja? Un no 7 līdz 14 tās jau krāsotās vairāk, ja? Varēja būt krāsainas mēbeles un vienkārši krāsot priekšmeti, ja? Priekšmeti vairāk. Bet no 14 līdz 21 ir krāsaina gaisma. Tāds ir tas iedalījums. Ja man būtu jāsaka pašai no sava viedokļa par šīm te krāsām, tad es pieteiktu citus principus. Personīgais, jā, bet šis princips man patika, viņš bija sakarīgais. Vienīgais sakarīgais princips. Es ieteiktu vairāk tomēr arī bērniem, sākot no 7 gadiem, līdz 7, ne? Es tomēr ieteiktu bērniem, sākot no 7 gadiem, arī ļaut iespēju ne tikai apģērbu izvēlēties, bet arī tomēr savu interjeru un ļaut jau iemācīties veidot krāsu vidi. Tas ir mans viedoklis. Tā es tā domāju no savas pieredzes. Un pat jāsaka tā, ka dažādos periodos noteikti cilvēkam, tāpat kā grūtniekiem mainās, teiksim, šis nosnījums viena iemesla dēļ, ja tā divas dvēseles, ja, tad arī bērniem varētu mainīties enerģētika. Ļoti daudzi faktori nosaka to, ka bērns var izmainīt savu attieksmi pret krāsu. Un ja mēs skatāmies uz cilvēku kā uz būtni,
kuru skata arī no astroloģiskā aspekta, protams, arī šie kaut kādu planētu lietas, zvaigznāju lietas, kuras arī nāk klāt, kuras mēs nevaram saprast, kāpēc bērns kļuvis mirkīgs, jā, vai vēl kaut kas viņam mainās. Tātad tas viss arī jāņem vērā, bet ko es gribu ieteikt atkal, runājot par šīm lietām, ar ko mēs pret sevi grēkojam, un arī pret bērniem un pret grūtniecēm vispār par krāsām. Mēs te runāsim par cilvēkiem, jā. Bērniem, protams, šī likuma sakarība par šo krāsu aklu harmonijas bija ļoti svarīga. Vai pirtī vai nepirtī, jūs saprotat, kur ir tā ģenerālā doma. Bet mēs grēkojam ar to, ka pirmiem agrāk nebija iespēja dabūt dažādas krāsas, dažādus tapetes kaut vai, ja, tapetes uz sienām. Mums cik gadus stāvēja tapetes uz sienām, kamēr mēs viņus noplēsām. Paši veci palika. Jā, kamēr, un krāsas bija tādas, kad atceroties to ornamentu visu kopā, ka vienkārši brīnums, ka mēs tajā vidē nesajūkām prātā, ja, visādi kvadrāti, es neatceros, šeit atceros, tie bija brūni, zaļi, kaut kādi ļoti smagi toņi. Piekrītat? Un tie iet runa par to, kas cilvēkam ļoti svarīgi. Ir tāda lieta, ka mēs varam periodiski šo te krāsu vidi pamainīt, pārkrāsot, nebaidīties mainīt šīs krāsas. Jo cilvēki domā, ja viņš vienreiz nokrāso un bērns ir tīkuši, ja? Ka tā arī jādzīvo tādā krāsu vidē. Krāsu vidi var mainīt ļoti bieži. Un tās iespējas mums nav tādas ierobežotas, jo tas nav tik dārgi, tas ir krāsojumās, tāpēc mēs varam pārkrāsot, vēl kaut ko izdomāt. Bet vislielākā kļūda ir tā, ka cilvēks palīk tajā krāsu vidē. Tas nekas, ka viņš jūt, ka viņš nejūtas komfortabli. Viņš vienalga turpina viņā dzīvot un turpina čakarēt savu veselību. Vienkārši sakot, ja? Tas ir tāpat kā, piemēram, abrīnojumi. Es nezinu vispār, kad es vienreiz redzēju, mums mājā bija tajā, kur es dzīvoju, pirmā krāsa, ko mēs nopirkām. Es to krāsu pat noraksturot nevaru, es nezinu, kur tādā krāsā cilvēki, kā mans tēvs, viņam 92 gadu, viņš saka, tas ir krāsa, kuru krāso pirms mirst nost. Nu, pirms tādu krāsu iedomāties, ka varbūt interjerā cilvēki, tur bija komunālā māja, tur bija daudz dzīvokļu, bet vienalga, kā viņi tur nesīku prāt, tāda tumša riebīga zila. Otra bija tāda zaļa, kur es pat parādīt nevaru, šausmīga. Tāda, nu, arī citur Rīgas, ja? Un cilvēki dzīvoja tādā vidē un brīnums, ka viņiem nebija šausmīgas depresijas. Nu, tas ir tā doma, ja? Tāda doma ģenerālā, tāda to visu mainīt. Un nebaidīties mainīt. Un tad vēl viena lieta, par ko es mums gribu pastāstīt, tas ir varbūt tas, kā mēs nepievēršam ikdienā. Runājot par krāsām, jo tas ir tas krāsas vitamīnos. Krāsas vitamīnos. Tas vispār ir tāds redzes samērā temats, jo man vienreiz tikai izdevās dabūt sasaisti starp krāsām un vitamīniem. Tad ir tāda interesanta lieta. Es pēc tam papētīju sevi, jo cilvēki jāsāk no sevi. Ir tāda lieta, ka es sākumu, ja patīk kaut kāda noteikta krāsa, stāju arī diagnoze par to, kas mums pietrūks enerģētiski. Un ir iespējas, pieņemsim, sasaistīt šīs krāsas ar vitamīniem, kas mums organismā ir vajadzīgi. Varbūt pierakstīt. Ko jūs sakat? Interesantas. Jā, jo tas ir tiešām tāds retāks materiāls, un tas iznāk tā, es kā zīmēšu te. Kāda ir šī sasaiste? Atbilstība, var teikt. Un padomājiet uzreiz kontekstā par to, kā jums varbūt ir kaut kādas krāsas īpaši gribējies kādos pārtikas produktos un kādas jums bija problēmas. Tas ir ļoti interesanti. Ļoti daudziem cilvēkiem patīk sarkanas krāsas. Daudziem, ja? Ir mēģināt būt arī cilvēkam visu dzīvi patīk. Nu, protams, nelielos daudzumos, bet viņai ir lieli. Un tas arī parādās pētījumos.
cilvēkam jaunībā patīk vairāk siltās krāsas, tīkuši bērniem siltās vairāk patīk, siltas, jā, lai mums ir. Bet pēc tam, teiksim, ir eiropiešiem vai vismaz pietīmā, viņiem zila zaļa patīk, jā, gados vecākiem cilvēkiem, jā. Bet sarkanā tomēr ar tām 3 krāsām ir topā, jā, teiksim, zilā zaļa un sarkana trešā. Nu, pret krāsu izvēles, jā. Tas skatāties, šis ir ļoti interesanti, jo B grupas vitamīni ļoti daudziem varēja cilvēkiem. Tas tā ļoti interesanti, ka tā padomā arī. Nākošais ir C vitamīni. Šeit jāuzprasa ļoti daudz, taču ir sarkani un oranži dabā. Arī vitamīnu kuburs, jā, tā. Jā. Es uzreiz varētu komentēt. Tad, kad es gatavoju materiālu pakrāsu produktiem, balta nav, ja tur ir viss kopā. Bet es teikšu tā, tagad es pakomentēšu, tas ir pa vitamīniem, bet vispār, ja mēs runājam par to, kas ir veselīgi grūtniecēm, es tieši, kad rakstīju ieteikumus priekš tā saita, viņi teica pa grūtniecēm. Labi, es domāju, nu, ko es viņam rakstu, es uzrakstīju par tiem vitamīniem, tam priekš tā mamma un tētiem, un tad es uzrakstīju tādu vienkāršu lietu. Saprotiet, ir tāda lieta, ka pie mums te bija ievadāts vienu brīdi dažādi kulti, pievēršanas kulti, un citi kulti, un vēl kaut kādi kulti, un vēl kaut kādi kulti, un tā rezultātā pazuda šī mūsu senču veselīga attieksme pret ēšanu, ja? Kad organismam ir vajadzīgas visas vielas un visas krāsas vienotīgi. Un grūtniecēm ir tīpaši. Un nav teiks, ka grūtniecēm vajag tikai viesvienu. Negluži. Katrai grūtniecei tas ir savādāk. Ja mēs runājam par to, ko grūtniece ēd un ko ēd bērni, ja? Bet katram cilvēkam tas arī ir savādāk. Un tur tajos materiālos bija vienkārši šīs 5 pārtikas grupas, 5 krāsu. Man ļoti patika pēc krāsām, 2 bija tie vitamīni, bet tur bija, izšķildes varu vienkārši pēc grupām uzrakstīt, un tas bija arī saistīta ar skaistumu kopšanu un ar tādām visām lietām, lai cilvēks būtu ne tikai veseli, bet lai viņš arī labi izskatītos, ja? Tātad, kuras vielas mums ir vajadzīgas, lai mēs būtu veselīgi, ir vārds veselīgi. Un tur bija tā, pirmā grupa bija sarkans, oranžs, deltens, tas savādāk kā ezotērikā, bet man patika vairāk. Otrā grupa bija sarkani, violets un violets. Veselīgi, sarkans, oranžs, deltens. Pateiksiet, ko nozīmē šīs grupas? Uzreiz veselīgi. Tā, tas nozīmē, ka tie ir pārtikas produkti, kas ir tādā krāsā. Vienkārši. Pārtikas produkti, kas ir tādā krāsā. Un tur uzreiz nāk iekšā, teiksim, nu sarkans, oranžs un zeltens ir skaidrs, tur mums uzreiz ir kauli nāk. Visās krāsās. Jā. Ja? Un kāpos jau teic arī gan violeti kādi, tik viņi mums tur nav, ja? Bet runa iet par to tieši sarkana violeto, ja, tādām grupām, kuras ir izdalītas. Nu, 5, sarkana violeta, Paspēju tikai pirmo grupu. Sarkana, oranžs un zelta. Jā, otrā grupa. Burkāni. Tas ir skaidri, nākošā grupa. Sarkani violeti. Jā, sarkani violets, tā ir tā otrā. Nu, tīru, jūs varat iedomāties cīpoli, baklažāni un kas vēl ir tāds. Tas ir pie veselīgi.
Ko jūs sakat? Tā otrā grupa arī pie veselības. Jā, protams. Es tagad saucu šīs 5 grupas, lai jūs saprastu, ka visam ir jābūt. Un katra no šīm grupām dod kaut ko savu, piemēram. Ja tās siltās krāsas, labi, teiksim, veicina organisma imunitātes stiprināšanu, cīnās pēc brīvajiem radikāļiem un tāds apraksts. Jā, viņas principā ir tādā ziņā labas, jā, viņas mums, un arī sasaistas, jā. Tad tā otra grupa, pieņemsim, ir vairāk tiem cilvēkiem, kam pieņemsim ir bērnu problēmas. Nu, katra no šīm grupām organismam dot noteiktas vielas, kuras vienmēr ir vajadzīgas, ja mēs normāli funkcionētu, ja? Tātad tas ir tas, kāpēc es par tām diētām teicu, tāpēc, ka tad, kad mēs sēžam uz diētas, mēs sev kaut ko atraujam. Absolūti. Trešā grupa bija zaļā. Zaļā grupa, nu jūs zināt, tas ir visi zaļie kāposti, viss, kas ir zaļš, dilles. Vispār runājot par veselīgu dzīvesveidu, kāposti, tas ir zelta produkti. Kāposti arī pēc jaunākajiem pētījumiem, Briseles kāposti tika pētīti, bet vispār mūsu pašu kāposti jāēd būt katru dienu, jo viņi satur vielas. Jā, bet kāposti jāēd katru dienu, viņi ir ļoti veselīgi. Patiesībā tas ir ļoti veselīgs produkts, kāposti, zaļie kāposti, dažādos veidos un vispār kāposti ir ļoti veselīgi. Un vispār dilles, pētersīļi. Varētu piekrist tam, ko raksta Ziņģīte, ka ūdens 3 litri un zaļumus daudz. Gribat būt veseli, daudz zaļumu, pieņemsim tajā pašā, jebkurā ēdienā, dupā salikt maksimāli daudz zaļumu. Un, teiksim, tas ir ļoti svarīgi, zaļumus daudz ēst. Tātad tas ir no tām zaļajām. Tas viss, kas zaļš, ogas, protams, un viss pārējais, bet kāpos, tas ir patiešām taisnība, jo tas nāk arī no tiem mediķiem īstajiem, kas interesējās arī par to, kas ir Vācijā jaunākais medicīnā radīts, un par veselīgu ēšanu arī no zinātniskā viedokļa. Tas nav tikai tāds ezotēriskais viedoklis. Tātad nākošā 4. grupa ir... Trešā grupa par ko ir drusciņi, tas kurā problēmā? Jūs domājat kāposti? Pirmais imūnsistēmai, otrais vēļu problēmām, trešā grupa... Kāposti vispār ir... Tas, ko Juris prasa, vai jūs varat raksturot katru grupu atsevišķi, kādai problemātikai būtu vēlama šī grupa? Es jums pateikšu tā, ja man jāraksto katra grupa atsevišķi, tad es nepiekrītu tam, ka viņi kaut kādai problemātikai. Es uzskatu, ka viņas satura vielas, kas ir veselīgas mūsu organismam, un tikko viņas sasaista ar problēmām, es uzlieku 3 jautājumu dzīvi. Vai bija to un neko citu, jā? Jā, Kāda jēga runāt par krāsu grupām, tad ēdam visu. Jo viss ir vajadzīgs. Kāda jēga šim iedalījumam principā? Principā es jums sāktu vienkārši šo iedalījumu, kas pastāv. Priekš kam? Labi, negribat, nevajag. Nē, mēs gribam saprast jēgu, kāpēc mums tas būtu vajadzīgs. Jums tas būtu vajadzīgs, lai saprastu, ka visas šīs te krāsas, ja visi produkti ir veselīgi, ka jāēd ir viss. Es vienkārši runāju pretmetā par tam, ka pie mums ievadā kaut kādu informāciju, lasi žurnālu, lasi veselīgs tas un tas un tas, šito nevar, šito var. Tā tas nav. Veselīgs ir viss, kas cilvēku organismam ir vajadzīgs. Es jums stāstu par to, ka viss, kas ir dabā, kas ir Latvijas dabā, sākot no sarkanās, beidzot ar violeto krāsu, ir jāēd, jo katra šī krāsa dod kaut ko savu. Tagad es atbildēju jūs. Jā, trešā grupa bija zaļš, 4. arī mums ir. Ko jūs sakat? Mums bija 5 grupas, jā? Jā, es jums varu pateikt, tātad 4. grupa bija brūnā, tā ir maize, rieksti, sēnes, viss, kas ir brūnas, kas arī mums ir vajadzīgs, šķiedrvielas tur ir. Jā. Un 5. grupa ir bāla dzeltenā. Bāli dzeltenā? Bāli dzeltenā un baltā. Tie ir piena produkti, olas, siers. Tad viss, kas ir dabā, viss ir vajadzīgs cilvēkam dažādos daudzumos. Un dažādos periodos tas ir dažādi. Tātad nekādas diētas, nekādas absolūtas patiesības, ka tai receptei jābūt tādai, kādu jums, teiksim, diktē. Piemēram, veselīgi ēdienkārti.
grūtniecēm, bērniem, cilvēkiem. Ja mēs runājam no krāsterapijas viedokļa. Austrumu medicīnā, Ķīnas medicīnā jābūt 5 krāsām, viņi tā uzskata. Viņu pērmelementu krāsas, kā viņi tur aizbrauc uz Ķīnu, viņiem obligāti būs vienā ēdienītē visas 5 krāsas. Runājot par mūsu klimatu. Es uzskatu, ka tas ir atkarīgs no sezonas, mums ir tomēr savu klimatiski apstākļi un jogam neder. Dabiski saka, kas tajā brīdī ir dabonams, tu vari un nemeklēt bet es nepiekrītu tam, ka mums jābūt jogiem un veģetāriešiem. Tam es nepiekrītu, es atklāti pasaku. Piedodiet, mēs nomirsim. Mēs nomirsim ziemā. Tas nozīmē, ka mēs ēdam to, kas attiecīgā klimatā ir, attiecīgā dabā ir, saglabājam visu to, kas ir mūsu dabā. Un vispār iesaistām tas, kas aug mūsu zemē. Zemē laikā ēdīsim zemes, kiršu laikā kiršu, nāmo laikā ābolus un kāpustus ružņi. Jā, viss jā. Par to netrunā vienkārši. Sakiet, ka melno krāsu. Kas grib vairāk materiālus, jā? Es varu atstāt šeit izdomu materiālus, jā? Vienkārši, lai neapkūtinātu priekšpārvību vai jautājums, vai es drīkstēšu ielikt viņu mūsu mājaslapā pēc savienības? Jā, drīkstēšu. Ielikt iekšā, jā? Ielikšu. Tu varēsi atsūtīt Ziedonim aizsūt. Jā, es visu uzlikšu. Šeit būs tas, es te ieliku savajā konspektā to, kam varētu būt vērtība. Varētu jau likt visu pēc kārtas, bet es atkal saku, visu, ko mēs lasam, mums vienmēr jādiferencē. Jo ir tik daudz patiesības, ka mums par šitām pazīties smadzenes. Sakiet, man interesē pa melno krāsu. Man interesē melnā krāsa. Tic, ka tā ir gošā krāsa. Tic, ka tā ir aizsarkrāsa. Tic, ka tā ir drūma krāsa. Kāds jūs viedoklis par melno krāsu? Es jums teikšu tā, tas ir tas, no kā laikam vajadzēs sākt, ka katram nav ne labu, ne sliktu krāsu. Visas krāsas ir konkrētam individam. Un ir periodi, ka melnā krāsa ir vajadzīga, viņa nav obligāti aizsarkrāsa, tas ir atkarīgs no tā, kādas jums sajūtas, ka jūs vēlat. Ja labas, jums vispār nav nevienam jāizskaisās. Man arī, teiksim, ir periodi, ka man ļoti gribās melnu, dažreiz man gribās sarkanu, dažreiz man gribās fuksiju. Man organisms kaut ko prasa. Piemēram, es kā piemēru pastāstīju to, kas man ļoti pārsteidza, kā cilvēks maina savu attieksmi pret krāsām. Man arī bija šita doma. Fuksija. Jūs zināt, kas ir fuksija krāsa, tāda rozi, violetīga, tāda. Plaša krāsa gan. Jā. Man bija agrāk priekšstats, ka es nekad mūžā viņu neuzvilkšu, rozā neuzvilkšu tādu Dievs. Un bija tā, es sāku iet uz masāžu procedūrām, un es jūtu, ka man pilnīgi gribās tās koraļu krāsas, fuksija, organisms kaut ko prasa. Un es ēnu gadus novalkāju. Gluži tāpat arī pa citām krāsām. Tātad tajā brīdī, kad jums kādu krāsu vajag, jums viņa kompensē kaut ko. Kāda starpība ko? Vai jūs jūtaties drošāk? Vai jums sabalansējas enerģija? Pastāstīšu savu pieredzi par austrumu medicīnu, ja? Man, piemēram, ir bijusi iespēja kontaktēties ar ļoti labiem adapterapeitiem. Un tad, kad man vajadzēja, teiksim, piemeklēt apģērbu, palēt attiecīgai situācijai, viņi tur skatās pēc 5 pirmelementiem un skatās šo skēmu, vai aklīdis, ja? Visā skēma ir, vai viņa ārpus, ja? Tātad viņi skatās dažādu orgānu darbības funkcijas traucējums, vai hiperaktīvs, hipoaktīvs, vai arī norma, ja? Un atkarībā no tā ēdienkarta tiek piemeklēta uz to cilvēku, uz to brīdi, ja? Un arī apģērbs. Tā ir svēta lieta. Un tad es sāku interesēties, kādas krāsas man dēļ tajā periodā. Es teicu, ko es augšā jāvelk, un kas man apakšā jāvelk. Un interesantākais bija tas, tā, ka man tas Nikolājevs pateicis, bet dīvaini, bet es tieši to arī daru, ka man pēkšņi automātiski zaļu gribēju, un pēkšņi melnu gribēju, un pēkšņi sarkanu vairs negribēju. Tātad, principā, mēs esam tik ļoti grūvēti, jā.